Amerikāņu vīrs Brians Hookers saka, ka viņš izdzīvoja to, ko viņa advokāts sauc par šausminošu pārbaudījumu. Bet kas patiesībā notika tajos pēdējos brīžos pirms viņa aresta? Tagad viņš atrodas apcietinājumā Bahamsalās pēc tam, kad apgalvoja, ka viņa sieva Lynette Hookere noslēpumaini iekrita ūdenī un pazuda bez pēdām. Tagad, kad atklātībā nonākušas jaunas ziņas, kuras, kā apgalvo, Hookers sūtīs draugam, lai izklāstītu savu notikumu versiju, arvien vairāk rodas jautājumu, vai Linetes pazušana patiešām bija nelaimes gadījums, vai arī kas daudz ļaunāks. Šīs ir On the Case, ko piedāvā Law and Crime. Labi, vēl viena diena, daudz jauna informācija šajā lietā, kuru mēs jau gandrīz nedēļu sekojam no Bahamsalām. Briana Hookera pameita ir nākusi klajā ar paziņojumu, apgalvojot, ka viņas mammas un patēva laulība nebija tik ideāla, kā pāris to attēloja sociālajos tīklos. Un es tikko ieguvu dokumentus, kas atklāja arestu saistībā ar vardarbību ģimenē, kas notika pirms aptuveni 10 gadiem un bija saistīts ar Lynetu un Brianu Hookeru. Tāpēc es izklāstīšu, kas noveda pie tā, ka Lynete tajā gadījumā tika saslēgta rokudzelžos un ko tas varētu nozīmēt tagad, jo viņa nav redzēta kopš sestdienas vakara. Bet pirms mēs nonākam līdz šai stāsta daļai, es vēlos jūs informēt par to, ko mums ir stāstījis Briana advokāts. Viņi man tikko atsūtīja ziņu, kad sākām šo ierakstu, sakot, ka Brians gatavojas piedalīties oficiālā policijas nopratināšanā, kas bija ieplānota piektdien, 10:30 no rīta. Šī ir intervija, kurā, kā saka viņa advokāte, viņa piedalīsies klātienē. Tāpēc mēs gaidīsim jaunākās ziņas par to. Viņi arī par nakti mums atsūtīja jaunāko informāciju par to, ko viņas klients viņai pastāstīja, kad viņa ar viņu runāja policijas iecirknī Freeportā, Bahamsalās. Un viņš izklāsta diezgan iespaidīgu stāstu, kas notika pirms viņa aresta. Šis ir paziņojums no viņa advokātes Terelas Butlers. Viņa ar mums dalījās ar to, ko Brians nosauc par šausminošu stāstījumu par to, kas notika tieši pirms šī aresta, kas bija trešdienas vakarā. Citāts. Brians dalījās ar satriecošu notikumu aprakstu, kas notika viņa aresta naktī. Stipra lietus un spēcīga vēja apstākļos viņš tika aizvests ar laivu uz savu laivu Soulmate, lai policija veiktu pārmeklēšanu. Neskatoties uz nemierīgiem un bīstamajiem jūras apstākļiem, viņš tika turēts rokudzelžos, cenšoties sāniski pārvietoties pāri slapjai, nestabilai laivas grīdai, lai saglabātu līdzsvaru ar drēbju sainīti ierobežotajās rokās. Viņš zaudēja līdzsvaru un izkrita pār bortu. Viņš tika iegremdēts augstajā ūdenī un norija ievērojama daudzuma jūras ūdens. Pirms glābšanas veste viņu pacēla virspusē. Viņu no ūdens izglāba policija. Šī kritiena rezultātā Brians guva ceļgala traumu, kas lika viņam klibot, kā arī redzama nobrāzumu. Iepriekš Butlers teica, ka policija iespējams pievīla Brianu, pierunājot viņu ierasties uz nopratināšanu. Viņi mums pastāstīja, ka Brians trešdien grasījās doties Linetes meklēšanas un glābšanas misijā, kā viņi to nosauca, bet tad policija lūdza viņu atnākt un parunāt. Un viņa apgalvo, ka Brianam tika pateikts, ka šai sarunai viņam nebūs nepieciešams advokāts un ka viņš nav aizdomās turamais. Viņa arī saka, ka policija ar viņu runāja vairāk nekā 3 stundas. Tad intervijas beigās viņu arestēja. Pašlaik mēs gaidām, lai uzzinātu, vai Brianam šajā lietā tiks izvirzītas apsūdzības. Butlers saka, ka Bahamu salās kādu var aizturēt uz 48 stundām bez apsūdzības, un šo termiņu var pagarināt līdz 96 stundām, ja notiek oficiāla policijas iztaujāšana, kurā viņam varētu būt klāt advokāts. Un mēs tikko uzzinājām, ka šī nopratināšana iespējams notiek tieši tagad, kamēr ierakstām šo raidījuma On the Case epizodi. Tagad Butlers arī teica, citēju, Brians izskatās pilnīgi salauzts un dziļi satraukts. Viņa galvenā rūpe un intensīvs vilšanās avots ir viņa nespēja turpināt meklēt savu sievu, ar kuru viņš ir kopā jau 25 gadus. Trauma, ko izraisījusi viņas pazušana, kopā ar pašreizējo apcietinājumu kā aizdomās turētajam, ir atstājusi viņu ārkārtīgi trauslā stāvoklī. Tagad man šķiet šajā lietā ir 2 lielie jautājumi, un tie jums droši vien ir diezgan acīm redzami. Pirmkārt, kas notika ar Linetu? Bet tad, kā lai kāds pierāda, ka tas, ko teica Brians, ir patiesība? Vai arī šeit notiek vēl kas vairāk? Šie ir tiešie ziņojumi, ko Brians nosūtīja draugam Facebook pēc Linetes pazušanas. Šis draugs tos ar mums padalījās. Tātad viņš sazinājās ar Brianu pirmdien pēc tam, kad redzēja to ziņās, un Brians atbildēja, citēju, jā, brāli, baidos, ka tā ir.
Krīta no gumijas laivas nemierīgos ūdeņos, atpakaļ ceļā uz buru laivu. Vējš mani aizpūta prom no viņas, un viņi peldēja uz buru laivu, un mēs diezgan ātri viens otru pazaudējām no redzesloka, jo tieši to brīdi saule rietēja. Es dreifēju un mēģināju airēt ar vienu airi nākamās 7 stundas, līdz man izskaloja aiz nākamās salas krasta, kur es varēju saņemt palīdzību. Mēs joprojām meklējam, šobrīd notiek daudz kas, bet es pateicos jums, ka interesēties par mums, būt ziņās ir milzīga nasta. Un man pirms dažām minūtēm pirmo reizi piezvanīja ziņu organizācija. Tālāk viņš saka, citēju, mūsu ģimene šobrīd ir ellē. Meklēšanas un glābšanas dienests tikko piezvanīja un teica, ka šodien ir pārmeklējuši vairākas teritorijas, bet bez panākumiem. Viņi dosies atpakaļ rīt, bet trešdien tuvojas vētra. Tad otrdienas rītā Brians atbildēja savam draugam uz ziņu ar vārdiem: paldies, ka sazinājies un atbalsti mūs. Es vakar atvedu laivu atpakaļ uz Maršharboru pēc tam, kad ugunsdzēsēji mani atveda atpakaļ pie manas laiviņas. Es esmu uz bojas vietā, ko sauc par Conch Inn, un palieku uz laivas. Mana māsa un svainis šorīt vēlāk atlidos, lai paliktu pāris dienas, un es, iespējams, palikšu pie viņiem 1 vai 2 naktis, kamēr laikapstākļi mainās. Bet tad es plānoju doties atpakaļ uz vietu un turpināt meklēšanu. Visticamāk, nākotnē man noteikti būs nepieciešama palīdzība, bet es vēl nezinu, kāda tieši. Es cenšos saglabāt ticību. Meklēšanas un glābšanas komanda šodien atkal ir izbraukusi, pirms rīt gaidāms stipri vēji. Tagad izskatās, ka stāsts, ko Brians stāsta savam draugam šajās ziņās, sakrīt ar to, ko Brians iespējams ir teicis varas iestādēm Baham salās. Ka sestdienas vakarā viņš un Lineta, viņi atradās savā gumijas laivā un devās prom no restorāna Abako salā. Un viņi devās atpakaļ uz savu laivu ar šo 8 pēdu garo gumijas laivu. Tā ir ciets dibens, aizmugurē piekarnāms motors, nav daudz vietas 2 cilvēkiem, parasti sēž uz malas. Un tad, skatoties attēls ar Brianu un Lineta gumijas laivā, viņi aptuveni tur arī sēž. Un nebija ideāli apstākļi, lai dotos ārā ar mazu laivu. Vēja ātrums bija starp 18 un 20 mezgliem, kas ir apmēram no 22 līdz 25 jūdzēm stundā. Tagad Brians saka, ka Lineta bija tā, kas vadīja motoru un atslēgas bija pie viņas. Un tāpēc, kad viņa it kā iekrita ūdenī, atslēgas nokrita līdz viņai. Un tas atstāja Brianu vienu, lai izdomātu, kā tikt atpakaļ krastā un drošībā. Viņš teica, ka straumes un vēji, kā jūs lasījāt tajos ziņojumos, kaut kādā veidā aizpūta Linetu un viņu vienu no otra, padarot grūtu viņas izglābšanu tajā brīdī. Man tas šķita interesanti. Viņš gan teica, ka viņa peldēja atpakaļ laivas virzienā. Tā bija pirmā reize, mēs to dzirdējām. Brians tad teica, ka viņam vajadzēja airēt vairākas stundas, lai nokļūtu Maršharborā, Baham salās, kur viņš izkāpa krastā pie jahtu piestātnes, un tad varēja sazināties ar kādu, lai saņemtu palīdzību. Tagad Associated Press publicēja šo karti, un jūs varat redzēt Hopetown. Tur viņi sāka ar šo laivu. Viņi mēģināja nokļūt Elbokī. Un kādā brīdī tieši tad Linete, kā tiek ziņots, izkrita no laivas. Vai viņš kaut ko teica par to brīdi, piemēram, ko viņš darīja, lai mēģinātu atrast tavu mammu? Viņš teica, ka viņa peldēja prom, tāpēc viņš viņai uzmeta glābšanas līdzekli, un tad sāka peldēt vai airēt uz krastu. Tāpēc es nezinu, kāpēc viņš nenometa enkuru un nemeklēja viņu. Pirmā lieta, ko es būtu darījusi, būtu devusies pie viņas, nevis prom no viņas. Šī ir daļa no mūsu intervijas ar Hookeru pameitu Kārli Ailsvērtu. Viņai ir 28 gadi, viņa dzīvo Mičiganā, un viņa ir bijusi ļoti atklāta. Viņa saka, ka viņai ir bāžas, ka viņas mammas pazušana nebija nelaimes gadījums, kā to apgalvo Brians. Tagad Briana advokāts ir paziņojis, ka viņš noliedz jebkādu pārkāpumu šajā lietā, un viņš arī noliedz apsūdzības, ko Karlī ir izteikusi intervijās par viņu un viņa laulību. Kā viņš tev pastāstīja, ka tas notika? Viņš man piezvanīja, tas bija apmēram 8:30 vakarā svētdien, un viņš man teica, hei, tava mamma ir pazudusi. Tas notika vēl vakarā. Bet mēs drīz atbrauksim, tāpēc ceru tevi redzēt. Un es vienkārši teicu, labi. Es daudz neko neteicu, jo bija tāda, ko? Un tad viņš tāds, ak jā, atvainojos, es līdz tam laikam viņu meklēšu. Ātri nolika klausuli. Tā kā, es nezinu, tas bija mazliet aizdomīgi. Tātad. Tas bija tā, it kā viņš grasītos atgriezties ASV un vienkārši tā kā, hei, tikko kaut kas notika. Bet nu labi, satiksimies, kad es pie tevis atbraukšu. Es tādu, ko?
Es nezinu, tas man vienkārši nelikās pareizi. Viņam vajadzēja tik ilgu laiku, lai vispār pateiktu man, kad viņi ir prom. Un es nezinu, kāpēc viņš negāja uz savu laivu un nesazinājās par rāciju ar citām burāšanas laivām. Hei, vai jūs neesat redzējuši manu sievu? Viņa ir pazudusi, jo es zinu, ka laivotāji droši vien dotos palīdzēt meklēt. Kārlija ir teikusi, ka viņai ir aizdomas par Briana stāstu par to, kas notika ar viņas mammu, un viņa arī apgalvoja, ka Hookeri nebija tik ideāls pāris, kā to varētu likties pēc viņu sociālajiem tīkliem. Kārli mums pastāstīja, ka pāris kopā dzīvoja uz laivas jau kopš pandēmijas laika. Viņi nopirka šo buru laivu, kuru atbilstoši nosauc par Soulmate, aptuveni pirms 3 gadiem Teksasā. Un kopš tā laika viņi dzīvo uz tās. Viņi ceļo uz tādām vietām kā Bahamu salas. Savos sociālajos tīklos viņi saka, ka ir atstājuši visas muļķības aiz muguras un dzīvo savu labāko dzīvi. Taču Kārli apgalvo, ka pārim ir vardarbības ģimenē vēsture. Viņa apgalvo, ka pirms 2 gadiem Brians it kā draudējis viņas mammai ar nožņaukšanu un izmešanu pāri bortam. Tagad nav nekāda tiesas vai lietas dokumenta par to, un vēlreiz Briana advokāts saka, ka viņš noliedz šādu veidu apgalvojumus. Bet mums ir šis policijas ziņojums, kas dokumentē ģimenes strīdu, kurā iesaistīti Hookeri, kas notika 2015. gadā, kad viņi dzīvoja Mičiganā. Kentvudas, Mičiganas policija raksta, ka viņi tika izsaukti uz Hookeru mājām nedaudz pēc 1 naktī 2015. gada 1. februārī. Un viņi saka, ka Brians Hookers apgalvoja, ka viņu esot piekāvusi Linete. Viņš apsūdzēja viņu, ka viņa vairāk kārt iesitus viņam sejā, un policija raksta, ka Brians bija reibumā, un viņam no deguna tecēja asins. Brians viņiem teica, ka Linete bija piedzērusies un mēģināja iekļūt guļamistabā augšstāvā, kur viņa bija noraizējusies, ka kāds vīrietis vārdā Jacobs Hookers, kurš, kā mēs uzskatām, ir Briana dēls, citēju, muļķojās un bija aizslēdzis durvis. Brians teica, ka viņš devās augšā, lai nomierinātu Lineti. Un tad, kā viņš apgalvoja, Linete viņu iesita 4 līdz 5 reizes sejā. Policija pierakstīja, citēju, viņš sen nebija tā dabūjis pa seju. Viņš sāka raudāt un kļuva emocionāls, citāta beigas. Tagad Linetes stāsts bija pavisam atšķirīgs. Policija saka, ka viņa bija stipri apreibusi. Viņa apgalvoja, ka Brians viņai iesit pierē. Viņa arī apsūdzēja viņu, ka viņš viņu žņaudus un vienreiz iesits. Policija norādīja, ka Brianam bija redzami savainojumi, asiņains un pietūcis deguns. Policija norādīja, ka Linetei nebija redzams savainojumu, taču Linete tika arestēta un nogādāta Kentas apgabala cietumā, kur viņa tika ievietota apsūdzībā par vardarbību ģimenē. Tomēr apsūdzības vēlāk tika atceltas, jo varas iestādes norādīja, ka nav iespējams pierādīt, kurš uzsāka uzbrukumu. Šīs gadījums, protams, notika jau sen, aptuveni pirms 10 gadiem, taču tas sniedz ieskatu tajā, kāda iespējams bija laulība ar dažām toksiskām iezīmēm. Kārlija mums pastāstīja, ka pirms viņas mamma pazuda, viņas mamma atstāja viņai balsziņu, kurā izklausījās piedzērusies. Viņa arī dalījās ar mums ar šo balsziņu, ko viņai atstāja viņas patēvs pēc tam, kad viņas mamma bija pazudusi, bet pirms viņa aresta. Paklausieties! Sveika, Enī. Es tikko saņēmu zvanu no Hoptownas meklēšanas un glābšanas dienesta, un viņi ir atraduši glābšanas līdzekli, kuru es metu mammai, kad viņi izkrita pār bortu, un tā. Viņi vēl nav atraduši, bet tagad viņi var koncentrēt visus savus centienus. Mazākā teritorija, un viņi joprojām turpina meklēšanu arī šodien. Es vienkārši vēlējos jūs informēt un paziņot. Es tevi mīlu. Es vēlāk ar tevi parunāšu. Atā. Tagad Kārli mums pastāstīja, ka ASV krasta apsardze viņu nopratināja kā daļu no krimināla izmeklēšanas šajā lietā. Briana advokāte saka, ka viņa ir pieprasījusi pilnu medicīnisko pārbaudi Brianam, pēc tam, kad viņš, kā tiek apgalvots, iekrita ūdenī un policija savainoja viņa ceļgalu, atstājot viņu ar klibošanu un nobrāzumu, kā viņa saka. Mēs esam sazinājušies ar Bahamu karalisko policijas spēku, lai saņemtu komentāru, taču atbildi vēl neesam saņēmuši. Brians Hookers noliedz apgalvojumus, ka viņam būtu kāds sakars ar savas sievas pazušanu, kā arī to, ko viņa pameita ir teikusi intervijās par viņu. Tagad, lai runātu vairāk par šo lietu, mums pievienojas Mauricio Padilla. Vienmēr prieks jūs redzēt raidījumā Law and Crime. Tiešām aizraujoša lieta. Acīm redzot, šeit ir daudz dažādu faktoru. Es zinu, ka likumi Bahamu salās varētu nedaudz atšķirties no tiem, kādi ir mums Amerikas Savienotajās valstīs.
Bet es vienkārši domāju, piemēram, par to, kas, ziniet, acīm redzam, ir slepkavības apsūdzība. Un mēs vēl neesam nonākuši līdz tam punktam. Tajā brīdī, kad mēs to ierakstam, viņam vēl nav izvirzīts nekādas apsūdzības. Bet jautājums ir, kā to pierādīt? Es domāju, ka tas ir tas jautājums, kā tu pierādi, ka tas ir kas vairāk nekā tas, ko viņš apgalvo, ka ir noticis. Pareizi. Vispirms, paldies, ka uzaicināji mani. Vienmēr ir prieks būt tavā raidījumā. Tas būs atkarīgs no visu apstākļu kopuma. Piemēram, vai viņam bija viņas dzīvības apdrošināšanas polise. Vai viņiem bija problēmas, vai ir īsziņas, kurās viņi strīdās viens ar otru? Vai ir e-pasta pierādījumi, ka viņam bija romāns ar kādu citu? Redziet, šāda veida lietās viņi arī veido slepkavības lietu. Ja tā ir situācija, kurā nekas no tā neeksistē, un viņš, piemēram, un es nezinu, kas šeit notika, es tikai runāju hipotētiski, vienkārši nolēma viņu nogalināt un nogrūda no laivas, tad to būs ārkārtīgi grūti pierādīt. Ja viņš nesniedz liecību, viņam jau ir advokāts. Es pieņemu, ka Bahamu varas iestādes viņam lūgtu iziet poligrāfu pārbaudi. Es saviem klientiem iesaku to nedarīt, jo pēc manas pieredzes tas var tikai kaitēt. Bet paldies Dievam, es nekad neesmu nonācis tādā situācijā, lai manā personīgajā dzīvē būtu jācieš no šādas traģēdijas. Bet dažreiz es domāju, ka ja kaut kas tāds notiktu manā personīgajā dzīvē, es nepaļautos uz savu viedokli un vēlētos veikt poligrāfu pārbaudi, kas noskaidrot noteiktus jautājumus. Pat ja tas izklausās mazliet, ziniet, traki, ka es to saku, ja jūsu sieva nomirst, daži cilvēki uzreiz veiktu poligrāfu pārbaudi, lai kliedētu aizdomas. Arī laiva, proti pati laiva, viņa bija uz gumijas laivas, bet dzīvoja uz lielākas laivas. Tās laivas kriminālistiskā ekspertīze, jo, ja viņš viņu nogalināja, ir liela iespējamība, ka tas notika uz laivas. Tātad Lumina pārbaude, vai ir kādas pēdas, vai ir viņa ķermenis, vai uz viņa ķermeņa ir kādi bojājumi, uz viņa pirkstu locītavām, vai bija cīņa, skrāpējumi. Vienkārši skatoties uz to gumijas laivu un redzot, ka tur bija cilvēki ar lielu pieredzi uz ūdens, es nesaprotu, izņemot ārkārtas situāciju, kā jūs varētu atrasties tajā laivā tādos apstākļos. Tā ir liela, ļoti liela lieta, ko viņam nāksies izskaidrot. Pareizi, jo tā bija viņa, es zinu, ka tas ir 18 līdz 20 mezgli jūras terminoloģijā, bet mēs runājam par aptuveni 40 km/h stipru vēju. Tas noteikti ir brāzma, bez šaubām. Zini, un tas ir ticis ziņots. Es zinu, viņiem 2015. gadā bija ģimenes konflikts. Apsūdzības netika izvirzītas. Pameita ir ļoti publiski izteikusies, ka šī laulība nebija tāda, kāda tā izskatījās sociālajos tīklos. It kā viss būtu ideāli. Bet tas joprojām ir tā, ka nonāk līdz tam brīdim, kad labi, viņi ir uz šīs palīglaivas. Kā viņi nonāk ūdenī? Cik daudz pagātne patiesībā nozīmē? Viņi varētu būt paši toksiskākie cilvēki pasaulē. Un cilvēkiem ir toksisks laulības, bet tas taču nebeidzas ar slepkavību. Cik lielā mērā tas patiesībā ietekmē kriminālu izmeklēšanu, piemēram, šo, kurā pēc ģimenes locekļa teiktā, viņiem bija gan labākie brīži, gan arī ļoti slikti laiki. Pareizi, klausieties, tas noteikti ir daļa no izmeklēšanas. Kad runājam par tiesas procesu, tā jau ir cita lieta. Bet izmeklēšanas laikā var izskatīt jebko. Un viņi noteikti skatīsies viņu pagātnē, viņi pārbaudīs pilnīgi visu. Tātad problēma ir tāda, ka viņi dzīvo uz laivas. Tāpēc viņi iespējams viens otram nesūta īsziņas. Tam vienkārši nav vajadzības. Es burtiski visu šo laiku dzīvoju kopā ar tevi slēgtā telpā, un daži pat varētu teikt, ka tas ir kā pierādījums spriedzes uzkrāšanai, kā vārošs katls. Ja, piemēram, jūs nesadzīvojat un atvadaties tik šaurā telpā kā tāda laiva, tad spriedze var pieaugt līdz pat vardarbībai. Viņam tiešām būs jāizskaidro, kāpēc viņi atradās tajā gumijas laivā, jo tas pat nav reāli. Tu runā par vēju ar ātrumu 25 jūdzes stundā cilvēku. Tas nozīmē, ka laivai tiešām jāgrimst, lai tu tādos apstākļos kāpt iekšā tādā gumijas laivā. Tā ir īsta brīdinājuma zīme tieši tur. Vai viņš varētu būt nonācis nepatikšanās? Teiksim tā, un šobrīd ir tik daudz pieņēmumu, bet ja viņš bija tas, kurš lika viņiem doties ar gumijas laivu, ja viņš bija tas, kurš teica, mums jātiek atpakaļ uz laivu, un tad tas beidzās ar to, ka tur notiek kaut kāda melaime, un viņa tik un tā izkrīt, vai viņam joprojām varētu draudēt apsūdzības? Es domāju, teorētiski varētu būt kaut kas tāds, ja tu veic darbības, kas pilnībā ignorē drošību.
un tās ir bezatbildīgas. Un tu pieļauj kādu rupju kļūdu un apdraud viņas dzīvību. Varētu būt, piemēram, apsūdzība nonāvēšanā aiz neuzmanības. Es nezinu, vai Baham likumos ir līdzīgi noteikumi, bet ja tu neņem vērā, ja tu neņem vērā drošību un tu veic darbības, kas ir ārkārtīgi paviršas un bezrūpīgas un tam līdzīgas, varētu tikt izvirzītas krimināla apsūdzības. Tieši tāpat kā, ja tu brauc ar mašīnu, piedalies ielu sacīkstēs un kāds iet bojā vai notiek kas tam līdzīgs, tad tāda iespēja pastāv. Zini, es domāju, viņam tas ir grūti, un es pats nezinu, ko es darīju tādā situācijā. Es domāju, ka neviens nezina. Tāpēc vienmēr ir grūti spriest par cilvēkiem un to, kas noticis. Bet viņam, zini, tas paziņojums, ko viņš publicēja, bija ļoti izklausījās, ka to ir rakstījis advokāts. Es nezinu, vai to tiešām rakstīja advokāts, bet tas bija ļoti profesionāli uzrakstīts. Viņš nav tāds cilvēks, kurš iziet kameras priekšā un saka, lūdzu, palīdziet man atrast manu sievu. Es zinu, ka kāds no CBS News pienāca pie viņa un runāja ar viņu uz salas, bet viņš nevēlējās neko teikt. Un man šķiet, ka viņam nekad iepriekš nav bijusi šāda pieredze ar mēdījiem. Bet kā jūs ieteiktu klientam rīkoties šādā situācijā? Es domāju, pirms aresta, kad viņa tajā brīdī vienkārši bija pazudusi. Ziniet ko? Tajā brīdī es vienkārši teiktu, ka es ieteiktu viņam atstāt komunikāciju ar mēdījiem advokātam, jo, godīgi sakot, nav nekā, ko viņš varētu pateikt. Tas neapmierinās sabiedrības slāpes pēc taisnīguma. Cilvēki domās, ka tur bija noziedzīga rīcība un viss. Nav nekā, ko viņš varētu pateikt mēdījiem, kas apmierinātu cilvēkus. Tādā gadījumā es teiktu, nesaki neko, jo patiesībā nav nekā, ko viņš vispār varētu pateikt. Fakts, ka viņš bija tajā mazajā laivā. Fakts, ka mēs runājam par 25 jūdžu stundā vējiem, tu to nepārvarēsi. Tāpēc, ka tu nostājies kameras priekšā un mēģini attaisnot neattaisnojamo, tu pats sevi nostādi neizdevīgā situācijā. Tāpēc es viņam ieteiktu pat nerunā, jo, zini, sabiedrības viedoklis jau ir nostājies pret tevi. Tāpēc jebkas, ko tu vari pateikt, visticamāk tiks izmantots pret tevi. Un tad, kad tu dzirdi viņa stāstu un to, kā viņš to stāsta, piemēram, hei, mēs bijām nemierīgos ūdeņos, vējš viņu aizpūta prom. Kas tev šajā stāstā šķiet īpaši ievērības cienīgs? Un šķiet, ka vienmēr būs cilvēki, kas spekulēs. Piemēram, vīrs teica, ka viņa sieva iekrita ūdenī. Un tad īpaši patiesu noziegumu pasaulē cilvēki uzreiz sāk domāt par noziedzīgu rīcību. Bet kas tieši šajā brīdī ir ar viņu stāstu? Es domāju, acīm redzot, ar to pietika, lai tiesības sargājošās iestādes viņu aizturētu, kā viņi paši teica, arestētu. Kas tieši tevi izceļās šajā stāstā, ko stāsta Brians Hookers? Es domāju, pirmkārt, bez papildus tam, kāpēc tu vispār biji uz gumijas laivas, ja? Tu viņai iemeti peldierīci, un kas notika tālāk? Es domāju, daži cilvēki teiktu, es labāk peldētu ūdenī kopā ar savu sievu, nekā būtu uz gumijas laivas. Daži cilvēki saprot, ko es domāju. Es iešu bojā kopā ar viņu. Tad kaut kādā brīdī tu to pameti un atstāji viņu, vai ne? Tātad tu viņai iemet gumijas laivu, tu atdalies no viņas, tu mēģini tikt pie viņas. Daži cilvēki teiktu, zini, tu viņu tur atstāji. Tātad, un klausies, es nekad, paldies Dievam, nekad neesmu bijis tādā situācijā, un ir ļoti grūti pat izteikt viedokli, bet galu galā tu viņu tur atstāji. Neatkarīgi no tā, vai tava dzīvība bija apdraudēta vai nē, ir cilvēki, kuri teiktu, zini, es miršu, cenšoties viņu izglābt, ko viņš arī izdarīja. Un vienkārši kā krimināla lietu aizstāvim, ja tev ir darīšana ar lietu, kur viss balstās uz apstākļu kopumu, tad tieši ar šādiem pierādījumiem tev ir jāsaskarās. Un ja tas aiziet pa šo ceļu, kur viņam ir sava patiesība, viņa vārdi, proti tas bija negadījums, viņa iekrita, atslēgas bija pie viņas, viņa bija tā, kas vadīja, man vajadzēja airēt krastā, bet tad ir visa šī vēsture. Ir ģimenes locekļi, kas izsaka ļoti nopietnas apsūdzības pret viņu. Zini, ģimenes locekļi apgalvo, ka viņi bija smagi dzērāji, un lietas kļuva sliktas, kad viņi piedzērās. Vai tas ir tāds gadījums, par kuru krimināla lietu aizstāvis var justies labi? Kur patiesībā vienīgais cilvēks, kurš šobrīd zina, kas notika tajā gumijas laivā, ir Brians Hookers. Jā, klausies, tas nav tāds gadījums, par kuru krimināla lietu aizstāvis jutīsies labi tikai tāpēc, kā tas izskatās no malas. Viens no jautājumiem ir, vai viņai bija gumijas laivas atslēgas pie sevis, vai ne? Vai tas ir tas, ko viņš saka? Laivas atslēgas. Jā. Tātad, bet vai gumijas laivas atslēgas nebūtu vajadzīgas, lai vispār varētu darbināt gumijas laivu?
tad kurā brīdī tu esi tajā pavisam mazajā laiviņā, jo tā taču ir ļoti maza laiva, vai ne? Tā ir pavisam maza laiviņa. Tad tu esi uz šīs ļoti mazās laivas, kurā brīdī atslēgas ir viņas kabatā, nevis laivā. Cik es saprotu laivām, tas līdzīgi kā ar mašīnu. Atslēgai vajadzētu būt aizdedzēji. Kā tad sanāca, ka atslēga bija pie viņas, kad viņa izkrita no laivas? Un es zinu, ka bija ilgs laika posms starp to, kad viņa izkrita no laivas, un to viņš laikam airēja līdz krastam. Tad es nesaprotu, kā tas var būt, ka atslēgas nav laivā, bet ir pie viņas, kad viņa iekrīt ūdenī. Tas ir liels jautājums, ko viņam būtu jāizskaidro gan likumsargiem, gan man pašam. Tas būtu viens no galvenajiem jautājumiem, uz kuru es gribētu saņemt atbildi. Jā, man arī bija tā doma. Varbūt tas ir kā ar ūdens motociklu, kur ir tā saucamā drošības atslēga, kas ir piestiprināta. Un ja tu izkrīti, tad motors apstājas, bet tomēr tas šķiet kaut kas neparasts gumijas laivai. Es nezinu, cik liels spēks būtu nepieciešams, lai to tiešām izrautu no aizdedzes, bet ir vienkārši ļoti daudz jautājumu, par kuriem esmu pārliecināts. Es zinu, ka viņš runāja ar policiju apmēram 3,5 stundas. Un šodien viņam ir vēl vairāk interviju. Redzēsim, vai šajā lietā beigās tiks izvirzītas apsūdzības. Mauricio Padilla, krimināltiesība advokāts. Vienmēr ir prieks jūs redzēt Law and Crime ēterā. Šī ir aizraujoša lieta. Ar to arī noslēdzam raidījumu On the Case, ko piedāvā Law and Crime. Mēs straumējam arī Peacock platformā. Es esmu Kris Stjorts. Tiksimies nākamreiz.